Irānas karš turpinās pat tad, kad aizkulisēs notiek centieni panākt pagaidu pamieru. Savienotās valsts jau 10. nakti pēc kārtas veic triecienus Irānā, mērķējot uz militārajām komandu centriem, pretgaisa aizsardzību, raķešu objektiem un citām spējām, kas tiek izmantotas, lai uzbruktu komerciālajai kuģošanai Hormuza šaurumā. Vašingtona paziņo, ka kampaņa turpināsies tik ilgi, kamēr Irāna apdraudēs Amerikas spēkus un starptautisko kuģošanu. Irānas atbildes uzbrukuma reģionā arī turpinās, un šajā pēdējā eskalācijas vilnī galveno triecienu no Teherānas puses izjūt Kuveita, Bahreina un Jordānija. Teherāna apgalvo, ka tā mērķē uz ASV bāzēm šajās valstīs, lai gan nodarīto postījumu pilnais apmērs joprojām nav skaidrs. Šī jaunākā savstarpējo uzbrukumu apmaiņa seko amerikāņu karavīru nāvei Jordānijā un Irākā. Prezidentam Donaldam Trumpam otrdien paredzēts piedalīties ceremonijām, kas atzīmēs viņu mirstīgo atlieku atgriešanos ASV. Kāds amerikāņu avots pastāstīja I24 News, ka Trumps ir apņēmies likt Irānai samaksāt par šīm nāvēm, un ka uzbrukumi turpināsies, līdz prezidents lems citādi. Taču vienlaikus Teherāna arī uzsāk sarunas ar ASV par 10 dienu pamieru. Šo 10 dienu laikā tiktu meklēts jauns risinājums kuģošanai caur Hormuza šaurumu, iespējams iekļaujot vidējo maršrutu starp Irānas un Omānas kontrolētajiem ūdeņiem. Taču Vašingtona vēlas ilgāku pamieru un vismaz daļēji vienošanos par kuģošanu, pirms tiek sākts jebkāds pārtraukums. Daži Trumpa administrācijas locekļi, kā ziņots, ir nosaukuši Irānas priekšlikumu par absurdu un neloģisku. Kamēr starpnieki turpina sarunas, cīņas turpinās. Un šeit ir vairāk par jaunākajām eskalācijām no Jasona Kembela, Tuvo Austrumu institūta vecākā pētnieka. Jā, es domāju, ka šo triecienu sodošais raksturs pret Irānu, ja tie bija domāti, lai piespiestu režīmu sēsties pie sarunu galda izdevīgākos apstākļos. Es domāju, ka tas jau būtu noticis līdz šim. Un es domāju, ka jūs zinat, Amerikas Savienotās valstis šī kara pirmajās nedēļās vairāk nekā 40 dienas, jūs zinat, gandrīz katru dienu bombardēja vairāk nekā iepriekšējā dienā. Un tas galu galā nedeva materiālu labumu ASV stratēģiskajiem mērķiem. Es domāju, ka šobrīd ASV ir iztērējusi ievērojamu daļu savu munīciju, tāpat ir iztērēts ievērojams pretgaisa aizsardzības spējas, tāpat kā daudziem tās reģionālajiem sabiedrotajiem un partneriem. Un šobrīd es nedomāju, ka Irānas režīms piešķir lielu ticamību šo triecienu turpināšanai. Un es to neredzu, ņemot vērā visu, ko viņi līdz šim ir piedzīvojuši. Es neredzu, ka viņi tuvākajā laikā mainītu savu attieksmi. Balstoties uz dažām izmaiņām mērķēšanā, īpaši ņemot vērā, ka viņi ir demonstrējuši vēlmi un spējas atbildēt ar triecieniem līdzīgiem mērķiem visā reģionā. Tā ir eskalācijas slīkšņa, kurā gan Amerikas Savienotās valstis, gan Irāna varētu ļoti ātri nonākt. Jo ir tā, ka, ziniet, kad militāri personas tiek nogalināti, ir zināms politisks spiediens reaģēt. Jautājums ir tāds, kādā brīdī vienai no pusēm ir jāatrod veids, kā deeskalēt situāciju? Tagad studijā pievienojas drošības analītiķis Jākovs Lapins, raidījuma Ross Handler reporta vadītājs un I24 News korespondente Valērija Sladina, lai apspriestu jaunāko informāciju. Labdien jums abiem! Tātad mēs atkal runājam par to pašu jau 10 vakarus pēc kārtas. Vai pagājušās nakts triecieni atšķīrās no iepriekšējiem? Vai arī mērķu līmenī viss ir līdzīgi kā iepriekš? Līmenis nav mainījies. Mēs runājam par mērenu ugunsjaudu. Tas nav maksimāls konflikta sāsinājums. Tas ir prezidents Trumps, kurš dod CENTCOM rīkojumu būtībā darīt divas lietas. Pirmkārt, atņemt Irānai spēju uzspiest savu gribu Hormuza šaurumā. Un tieši par to ir viss šis konflikts. Tas ir par Hormuza šauruma nākotni. Un otrkārt, tas ir arī mēģinājums piespiest Irānu atgriezties pie sarunu galda. Tātad prezidents Trumps cenšas panākt abus šos mērķus, neizraisot pilna mēroga konfliktu, un mērķēšana būtībā atspoguļo šo mērķi. Tātad mēs redzam daudz raķešu bāzu, dronu bāzu, radaru staciju, novērošanas staciju. Ir bijuši daži triecieni tālāk uz ziemeļiem Irānā, nekā mēs esam pieraduši redzēt, bet es to nesauktu par izšķirošiem pavērsieniem. Es to drīzāk sauktu par savu veidu brīdinājumu šāvieniem. Raķešu bāzes tālāk uz ziemeļiem Irānā ir skartas, bet nekas no tā nav īpaši nozīmīgs. Tas joprojām ir zema līmeņa konflikts, kas paredzēts
lai mēģinātu piespiest irāņus atgriezties pie sarunu galda. Mums tomēr jāvaicā, vai tas ir loģisks mērķis, ņemot vērā visu, ko līdz šim esam redzējuši no Irānas režīma. Pareizi. Nu, un tagad dzirdam, ka iekšlietu ministrs saka, labi, varbūt diplomātiski, tas vienkārši šķiet kā kaut kas, kas aizpaud vējā. Viens viņi satiekās, ASV sapa vienu, Irāna saka kaut ko citu, un tad maina nostāju, kā mēs tikko redzējām. Tātad, kas patiesībā notiek? Galu galā abas puses šeit neizslēdz diplomātisko ceļu. Un es iesaku mums to uztvert līdzīgi, jo tas nenozīmē, ka tiek pārtrauktas sarunas un sākts karš. Tas vienkārši nozīmē, ka mainās veids, kā mēs vedam sarunas. Es domāju, irāņi un amerikāņi tagad ved sarunas ar militāru spiedienu. Amerikāņi mēģina ar intensīvu gaisa kampaņu, lai panāktu, ka irāņi piekāpjas vairāk attiecībā uz Hormuza šaurumu. Bet līdz šim mēs to vēl neredzam. Un pēc Wall Street Journal teiktā, arī amerikāņu izlūkdienestu uzskata, ka irāņi visticamāk nemainīs savu kursu gaisa kampaņas dēļ. Un tad nāk vēl viens solis uz priekšu. Tas ir tas, ko prezidents Trumps līdz šim ir bijis ļoti piesardzīgs nedarīt. Īpaši runājot par sauszemes operāciju, kas varētu notikt Kešmas salā un citās salās ap Hormuza šaurumu. Starp citu, pavisam nesen Irānas sakaru ministrs sacīja, ka pēdējo 10 dienu laikā daudzos brīžos sakari starp šīm salām un Irānas kontinentālo daļu ir tikuši pārtraukti. Tas nozīmē, ka amerikāņi patiesībā strādā pie tā, lai pārtrauktu sakaru starp abām pusēm, un tad amerikāņu karaspēks varētu izsēsties uz šīm salām. Tad Hormuza šaurums būtībā būs atvērts militāri un ar spēku. Irāņi vēlas no tā izvairīties. Tāpēc viņi arī cenšas to panākt šo 10 dienu laikā, jo vai nu viņi patiešām jūt, ka tas varētu notikt, un tas viņiem neizskatīsies labi. Tātad būtībā sarunāsimies un radīsim iespēju, ka mēs panākam diplomātisku risinājumu, vai arī būtībā viņi vēlas iegūt vēl 10 dienas, lai iegūtu laiku un mainītu dažas taktikas uz vietas. Labi. Arī Izraēlas izlūkdienesti norāda, ka Irāna pārvieto daļu savu kodolspēju un citas lietas pazemē. Piemēram, uz Pickaxe Mountain. Ko vēl mēs zinām par šiem ziņojumiem? Nekas daudz vairāk par to, kas jau ir ziņots. Mums nav apstiprinājumu no oficiāliem Izraēlas avotiem. Šis ir Wall Street Journal ziņojums. Tad paskatieties, Pickaxe Mountain un tunels, ko tur uzbūvēja irāņi, pazemes būve zem ļoti dziļa granīta kalna. Tas jau ilgu laiku ir izlūkdienestu redzeslokā. Tas nav jauns mērķis. Pieņēmumu, ka irāņiem izdevās pārvietot centrifūgas uz šo pazemes kompleksu, ir kaut kas tāds, ko zina tikai tie, kam ir pieeja reālai izlūka informācijai, slepenai izlūka informācijai. Satelīta izlūka dati varētu apstiprināt vai noliegt. Bet tas, ko mēs zinām pavisam droši, ir tas, ka šo objektu IRGC un Irānas režīms uzskata par aizvietojošu kodolobjektu. Un visi dažādās institūcijas, kas vada kodolprogrammu. Jo 3 galvenās vietas - Fordo, Natansa un trešā vieta - Araka, kas tika izmantot arī plutonija ražošanai. Līdz tā tika iznīcināta, visas šīs vietas ir tikušas bombardētas un tās vairs nedarbojas. Nav notikusi šo vietu atkārtota aktivizēšana. Tātad mēs zinām, ka Irānas režīms ir izvēlējies un atzīmējis Pickaxe Mountain kā rezerves variantu. Un viņi šķiet uzskata, ka tas ir pasargāts no gaisa triecieniem. Mēs nezinām, vai tas tā ir vai nav, bet tāds šķiet ir viņa pieņēmums. Un ja viņi patiešām mēģina atjaunot savu programmu, pirmkārt, mums jāatcerās, ka lielākā daļa viņa centrifūgu, lielākā daļa viņa spēja bagātināt urānu ir iznīcināts. Tas nav kaut kas tāds, ko viņi spēs atjaunot gada laikā vai pat, 2 gadu laikā. Tas prasīs daudz ilgāku laiku. Viņiem tehnoloģija ir jāizstrādā no jauna, jo arī rūpnīcas, kas ražoja visu šo materiālu, tika iznīcinātas. Tātad, ja vien viņi nevēlās to importēt, ziniet, no kādas trešās puses ārpus valsts, tas ir ļoti ilgtermiņa projekts. Bet, protams, mums jābūt ļoti, ļoti modriem. Mums ir jāredz pieprasījums pēc piekļuves Pickaxe Mountain. Pretējā gadījumā tam vajadzētu būt militāram mērķim.